Daugavpilī sākās sabiedriskā apspriešana Latvijas Pareizticīgās baznīcas Daugavpils Rēzeknes diecēzes garīgā centra apbūvei, kuru plāno celt blakus Pareizticīgo baznīcai Varšavas ielā stadiona vietā. Pāris vārdu par projektu, kuru autors ir uzņēmums Arhis. Gar Varšavas ielu no Tautas līdz Puškina ielai iecerēs uzcelt divstāvīgo ēku kompleksu, kur atradīsies administrācijas, ēdnīcas, virtuves, mācību, kinostudijas, restaurācijas darbnīcu, grāmatu un svētbilžu glabātuves un viesnīcas telpas. Pagalma teritorijā, kur tagad atrodas stadions, plānots apzaļumot un labi iekārtot sabiedrisko pasākumu rīkošanai. Un viss būtu labi, ja neviena nianse. Šī projekta realizācijas gadījumā Pilsudsko poļu valsts gimnāzija paliek bez stadiona. Tātad pilnā mērā netiks realizēta fiziskās sagatavotības programma skolēniem, bet tas ir bērnu tiesību aizskaršana, kā arī ir ministru kabineta likuma pārkāpums. Situācija ir tāda, ka izglītības iestādē ir jānodrošina izglītības programmas realizācija. Un izglītības programmas obligātā sastāvdaļa visos vecuma posmos no 1. līdz 12. klasē ir priekšmets sports. Sports ir obligāts, un sports paredz nodarbības gan telpā, gan arī ārā. Un ir vesela virkne normatīvu, kuri ir kārtojami tikai ārā. Mēs jau neuzstājam uz to, ka mums obligāti ir nepieciešams šis te laukums Varšavas ielā. Tas varētu būt arī kāds cits laukums, bet jebkurā gadījumā MK noteikumi par higienas prasībām nosaka, ka ar 2020. gada 1. septembri mums ir jānodrošina izglītojumiem iespēja nodarboties ar sportu labiekārtotajā sporta laukumā vai stadionā, ko mēs arī tā kā vēlētos savām skolām. Gan poļu skolai, kurai šī ir vienīgā teritorija nodarbībām ārā, gan arī 10. skolai, kur arī izmanto šo te laukumu. Uz jautājumu, ko var skolai piedāvāt vietā, precīzas atbildes nav. It kā skolniekus taisās sūtīt uz stadiona celtnieks. Es nedomāju, ka celtnieks stadions būtu tā labākā alternatīva, jo mums arī jānodrošina bērnu drošība ceļā uz to stadionu. Nejauši uzzinot par Varšavas ielas stadiona apbūves projekta publiskās apspriešanas rīkošanu, Poļu gimnāzijai bija sasaukta ārkārtas vecāku padome. Vakardien notika vecāku komitejas sapulce, kur pieņemti lēmumi. Vispirms lēmums par to, lai atrisinātu situāciju balstoties uz MK noteikumiem 610 11. punkts par sporta laukumiem vai stadionu, kā tas ir piemērots, lai nodrošinātu sporta standartu realizāciju, lai bērniem būtu patiešām veselīgas dzīvesveida veicinošana. Vecāku padome pieņēma lēmumu vērsties pilsētas domē ar iesniegumu, kuru lūgs nodrošināt Poļu gimnāzijas skolēnu mācību procesu iepriekšējā līmenī un atbilstoši Latvijas likumdošanai. Jānorāda, ka gimnāzijas pedagogu un vecāku iniciatīva atbalstīja Poļu kultūras centrs biedrība Promiņ, kā arī Poļu bērnu dārzs. Atgādināsim, ideja izveidot garīgo centru parādījās 2009. gadā, tā laika priekšsēdētāja Riharda Eigima un Vislatvijas metropolīta Aleksandra tikšanās laikā. Un tuvākajā laikā domes deputāti projektu apstiprināja, starp citu. Tajā pat gadā šo jautājumu izskatīja pašvaldības pilsētbūvniecības komisija. Garīgā centra celšanas ideja bija atbalstīta, bet ar divām norunām. Projekta autoriem vajadzēs paredzēt centra pieguļošajā teritorijā izveidot publisko skvēru un sporta laukumu, jo blakus atrodas vairākas mācību iestādes. Komentēt notikušo situāciju mēs lūdzam priekšsēdētāju pirmo vietnieku Jāni Dukšinsku, kurš norādīja, ka jebkurā gadījumā galējo lēmumu šajā jautājumā pieņems pašvaldība. Starp citu, šobrīd šis zemes gabals nevienam netiek izīrēts. Diskusija par šāda centra iespējamo izveidošanu jau ir diezgan ilgi. Ja? Un iespējams, es nevaru pateikt visus protokolus, kas pilsētbūvniecības departamentā, kad šie jautājumi tika apspriesti. Ja? Jo viens no variantiem bija, ka iespējama šāda celtniecība centra, bet arī šī projekta ietvaros tiek atjaunots stadions, ja? Kaut kādi laukumi, jo tiešām atrodas blakus ļoti daudz izglītības iestāžu. Un viņiem šis stadions ir vajadzīgs, lai izpildītu standartu sportā, un tā ir prioritāte. Numur 1 pašvaldībai arī principā. Ja? Visi pārējie objekti, tas ir jau nākošās prioritātes jāskatās. Atsauksmes par garīgā centra celtniecību Varšavas ielā var iesniegt
līdz 7. martam ieskaitot. Aizpildīt aptaujas lapu var Daugavpils pilsētas domes informācijas birojā Krišjaņa Valdemāra ielā 1 vai Daugavpils pilsētas domes pilsētplānošanas un būvniecības departamentā Raiņa ielā 28. 3. stāvā vai arī domes mājaslapā daugavpils.lv sadaļā publiskās apspriešanas. Elektroniskās atsauksmes var iesniegt e-pastā ppdep@daugavpils.lv un vēl. Ceturtdien 25. februārī pilsētas domes konferenču zālē notiks projekta prezentācija. Sapulces sākums 16:30.